Organisms domā, ka saimnieks ir sagājis kuku. Nu, piemēram, viņš tur tagad nē, 3 dienas jau vajag nomest svaru. Vienkārši tur augšā bēniņo saimnieks sagājis kuku un ķermenim ar to jācīnās, tāpēc, ka kādam te ir aizgājis pa vīlēm. Yeah. Un labāk ir ieklausīties tajā, ko viņš saka. Nu tā, mana filozofija šobrīd, kuras es nonācu savos 37, 38, ka es dzīvē cenšos darīt tās lietas, no kurām es jūtos labi. Un, respektīvi, es nedzeru, jo man pēc tam ir 3 dienas sūdīgi. Yeah. Es vakaros nepārādos, jo nākošajā rītā es jūtos slikti. Nu, vienkārši tur vēl kaut kāds paralēls ar to. Un tad tu centies kaut kā tikt uz priekšu tajā savā labsajūtā, ikdienas labsajūtā. Yeah. Tā es par to vajag domāt. Atkodēt kaut kā tur to. Nu, tāds kaut kāds hekus mēģinu dabūt, kas strādā man, un tad es testēju stāstījis ceļos 4:45. Yeah. Nē, es izmazgāju zobus, tur samīļoju suņus, izlaižu ārā, izdaru lietas, 5 es esmu uz riteņa. Mājās zāle. Stundu es minos, vai stundu taisa kaut kāds interviju, nu vienalga, ko es daru. Tad man ir spēka treniņš, kad 40 minūtes, tad ir stiepšanās, un tad ir mana ledusvana. Un tas ir mans īkrīta rituāls, un es viņu meklēju, kas man strādā. Kādreiz es to darīju vakaros. Tad saprotu, ka es neizguļos, tad es tur pārcēlu uz rītiem, un tad tur kaut kā ņemies, un atrod to savu atslāgu, kas tev liek justies labi. Un tāpēc es saku tagad,